Jā, mani sauc Ilze, un centrā Dārdedze man ir tas gods vadīt vienu brīnišķīgu programmu, kas ir Džimbas drošības programma. Un šī programma ir preventīvi izglītojoša programma, un jāsaka, ka šī programma ir centra Dārdedzes speciālistu veidota programma. Un šīs programmas ietvaros mēs mācām bērniem, kas ir sākuma skolā un kas ir pirmsskolā, par drošību attiecībās. Un mēs mācām ne tikai bērnus, mēs sagatavojam arī vecākus. Un tos pieaugušos, kas ir apkārt bērniem, gan vecākus, gan pedagogus, lai šiem pieaugušajiem iedot jau vispirms tādu pārliecību, arī zināšanas un arī prasmes, kā tad runāt ar bērniem par drošām attiecībām. Un ne tikai runāt, bet arī ļaut bērniem tās ikdienā piedzīvot. Un iespējams, ka daudzi no jums ir dzirdējuši, kas tad tā Džimbas drošības programma ir, kas tad tas Džimba ir, varbūt kāds pat ir saticis un redzējis viņu, bet es pieļauju, ka liela daļa no jums nezina, kas viņš tāds ir, nav redzējis, no kurienes viņš nāk, ko viņš īsti dara. Un tāpēc man ir tāds gods aicināt arī pašu Džimbu, jo pieaugušie patiesībā ikdienā nemaz viņu nevar tā redzēt. Viņš satiekās biežāk ar bērniem, tāpēc es gribētu, lai Džimbu mums pievienojās uz kādu brīdi un pastāsta pats, kas tad tu tāds Džimba esi. Sveiks, mans brīnišķīgais kolēģis. Sveiki, sveiki. Jā, man prieks šeit būt kopā ar jums šodien, jā. Un paldies par manis pieteikšanu. Un laikam, jāpastāsta, kas es tāds esmu un no kurienes esmu ieradies, vai ne? Nu, jā. Jā, tad ļaujies stādīties priekšā. Es esmu Drošulis Džimba un es esmu atbraucis no tādas īpašas vietas okeānā, ko sauc par drošības salu. Vai tur cilvēki arī ir? Nē, tur mēs tikai Džimbas esam, jā. Un, zini, ir tā, ka kur viņa īsti atrodas, tur, to mēs nevienam nesakam. Mēs tā kā glabājam to noslēpumā. Pareizi darat. Jā, jo mums tur arī ir ļoti skaisti brokoļu lauki, un, tos mēs sargājam, tie ir tiešām baigi labie, jo mums ir arī ļoti garšo brokoļi. Bet, redziet, es tur dzīvoju kopā ar savu ģimeni, māmu, tēti, māsu un brāli, un man vecāki mācīja par drošību attiecībās. Un, tā drošība attiecībās, tā ir tāda diezgan svarīga tēma, ko ikvienam ir, es tev piekrītu. Jā, gan lielam, gan mazam. Un, kad es izmācījos par drošību attiecībās, es sāku ceļot apkārt pa pasauli. Un es ceļoju, un nonācu šeit Latvijā. Un man, šeit baigi iepatikās. Tiešām forši. Un es sapratu, ka es savas iegūtās zināšanas gribu nodot šeit Latvijas bērniem. Un tagad es dzīvoju šeit pat arī Rīgā, centras Dārdedzes telpās, kuras esmu ierīkojis viesistabu sev, arī ēdam zāli un darbistabu, un, bērni īstenībā katru dienu nāk pie manis ciemos mācīties. Ko viņi dara? Ko tik viņi nedara? Viņi mācās par dažādiem noslēpumiem, dažādiem pieskārieniem, un mums īstenībā sanāk diezgan padarboties. Jā, redziet, un, ziniet, īstenībā ir tā, ka darbi ir ļoti, ļoti daudz. Un viens pats to izdarīt, nebūtu iespējams man. Skaidrs, Latvijā jau daudz bērnu ir, vai ne? Jā, tieši tā. Un tādēļ man ir īpaši tādi forši, darbīgi, cītīgi Džimbas aģenti. Un sveiciens arī Džimbas aģentiem, kas man palīdz ar mazo Džimbu vadīt nodarbības bērniem, jau arī tā krietni padziļinātāk un svarīgāk izskatītās visas. Kur tad tie Džimbas aģenti ir? Tie Džimbas aģenti mums ir visur Latvijā. Daudz viņi ir? Viņi ir diezgan daudz. Jā, bet mēs jau varētu, mums tā doma ir izplasties vēl vairāk, sasniegt vēl vairāk bērnu, jo, ziniet, mēs katru gadu sasniedzam līdz 13,000 bērniem. Jā, bet to, ko mēs darām, vai ne, Dārdedzē, un to, ko Džimbas aģenti dara savās. Jā, tieši tā, visu kopā. Jā, visu kopā. Un īstenībā mums kaut kur bija tā karta, ne, ar Latvijas karti. Jā, es ceru, mēs varam paskatīties. Jā. Cik daudz Latvijas novados mēs varam redzēt izglītības iestādes, kas īsteno Džimbas drošības programmu, vai ne? Jā, tā ir. Bet ir novadi arī, kur palikuši nulītes, tai kartē var redzēt. Un mēs tur gribam ļoti nokļūt, vai ne, Džimba? Zin kā, būtu jau baigi labi, jo šīs tēmas tiešām ir svarīgas, un bērniem būtu labi par to zināt. Tā kā varbūt īstenībā jums vajadzētu apvaicāties, vai jūsu pirmsskolas vai sākumskolas izglītības iestādē ir mazais Džimba. Jā, un starp citu, Džimba, bieži vien ir tās iestādes, kas mums piezvana, bieži vien ir bijis, kad vecāki tieši ir gājuši un prasījuši, vai mums šī programma ir mūsu izglītības iestādē. Tā kā mēs gaidīsim, mēs gribam
lai tur tās nulītes viss aizpildās un parādās vēl lielāki skaitļi, vai ne, tajā Latvijas kartē? 4 ciparu skaitļi būtu. Jā, un tad mēs varēsim sasniegt vairāk nekā tos 13,000 bērnu, vai ne? Jā, tieši tā. Nu jā, un vēl jau mums ir mājaslapa. Jā, ir. Jimba LV, bet, man liekas, ka internetu pārlūkos, vai kā viņas tur sauc, to ž tur viņš nederēs, tad tas ir vienkārši ar z jāraksta. Jimba. Tā kā jā. Nu jā, bet, ziniet, ir tā, ka man ir jāgatavojas nodarbībām. Un man arī daudz, kas šeit jāpastāsta, Jimba, tā kā tu droši var iet. Jā, bet paldies tev, ka tu ienāci pie mums. Uzņēmāt, jā, un tad, lai jums produktīva konference, daudz sanāk, ko iemācīties, un jā, labi, čau. Labi, tā. Čau, Jimba. Nu, re, mēs esam iepazinušies arī ar pašu Jimbu, un tiešām pieaugušiem cilvēkiem to tik bieži nav tādas izdevības ar viņu iepazīties. Bet atgriezīsimies pie mūsu tēmas, kas tad bērniem sākuma skolā un pirmsskolā ir jāzina. Un sāksim ar tēmu, kas tad drošība attiecībās. Un Jimba jau tad vairākas reizes pieminēja šo te vārdu, un es pieminēju šo te vārdu, un kas tad slēpjās aiz tā, kas tad ir drošība attiecībās. Nu tā. Es gribētu jautāt jums, kā jūs teiktu, ja es jums jautātu, kas tad ir attiecības? Vai jūs man varētu pateikt, varat pie sevis padomāt, kas tad tās attiecības ir? Un vēl interesantāk, jūs varat pajautāt saviem bērniem, ko viņi teiktu, kas tad ir attiecības? Un mēs, protams, šeit centrē Dārdedz esam nonākuši pie savu skaidrojumu. Man liekas, ka tas ir brīnišķīgs skaidrojums, kā mēs skaidrojam, un es padalīšos ar jums. Un mēs sakam, ka attiecības ir pilnīgi viss, kas notiek, kad mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem. Viss, ko mēs sakam, ko mēs darām, kā mēs jūtamies, tad, kad mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem. Un katru dienu mēs esam kopā ar ļoti daudz cilvēkiem, vai ne? Mēs esam kopā gan ar tādiem, ko mēs pazīstam, gan ar tādiem, ko mēs nepazīstam, ko mēs mazāk pazīstam, ar pieaugušajiem, ar bērniem. Tātad mēs visu laiku esam kādās attiecībās. Bet kā mums justies droši esot šajās attiecībās? Un to, ko mēs esam novērojuši, par ko tad visbiežāk skolotāji un ar vecāki runā ar bērniem, par ko? Viņi visbiežāk runā par tiem svešiniekiem, ka būs kāds, kas tev kaut kur aizvedīs, kas aicinās kaut kur līdzi, ievilinās mašīnā, cienās ar kaut kādiem saindētiem saldumiem un tā tālāk. Tad mēs daudz runājam par šiem te svešiniekiem. Bet patiesībā pirmskolas un sākumskolas vecumā bērniem visbiežāk 90% gadījumu pāri nodara tieši viņam pazīstami un tuvi cilvēki. Un jūs varat padomāt, cik jums ir bijušas sarunas ar saviem bērniem par to, ka tie var būt arī tuvi un pazīstami cilvēki. Tātad mums ar bērniem ir jārunā par drošību attiecībās, jebkurās attiecībās, arī ar tiem tuviem un pazīstamiem cilvēkiem. Ar ko tad sākt? Nu, lūk tā. Bērniem ir jāzina, ka ķermenis mums katram ir kaut kas ļoti īpašs. Tas pieder tikai un vienīgi man. Tas ir mans ķermenis. Es esmu sava ķermeņa boss. Un neviens nedrīkst darīt pāri manam ķermenim. Un ja kāds dara pāri manam ķermenim, man ir jāsaka nē. Un te būtu droši vien svarīgi saprast, kādi tad ir pieskārieni, vai ne? Kādi pieskārieni var būt, un mēs varam bērniem jautāt, kādus tad pieskārienus tu šodien esi izjutis. Un varam arī paši padalīties, kādus pieskārienus tad mēs šodien esam jutuši, vai arī jautāt bērniem, kādi pieskārieni tev ir patīkami un kādi pieskārieni tev nav patīkami. Un tāpat arī paši padalīties, kādi pieskārieni man ir patīkami un kādi pieskārieni man nav patīkami. Nu, lūk. Un te jūs droši vien nonāksiet ar bērniem pie sarunas par to, kad jā, ir labi pieskārieni tādi kā buča, samīļojiens, dot pieci, iedot roku, uzlikt roku uz pleca, un ir slikti pieskārieni tādi, kas sāp, tādi, kad kāds man grūsta, stumda, kāds sit koži vai kniebi vai rauj aiz matiem, bet ir arī tādi pieskārieni, kas man var likt justies neērti, kas ir mulsinoši pieskārieni. Nu, droši vien no tādas pieaugušo perspektīvas skatoties, šie pieskārieni varētu būt, nezinu, kāds man ir piesēdies sabiedriskajā transportā ļoti tuvu. Šim cilvēkam varbūt nav bijis nekāds slikts nodoms, bet es par to jūtos slikti. No bērna perspektīvas skatoties, pieņemsim, atbraukus ciemos ir kāda mammas draudzene, ko es tik labi nepazīstu, bet viņi ir tik priecīgi mani ieraudzīt un grib celt opā un sabučot un sakutināt un nāk klāt, bet es esmu tajā brīdī samulsis un es jūtos neērti tajā brīdī. Un ko man darīt? Un šeit bērniem ir jāzina, ka arī šādās situācijās tu drīkst teikt nē. Un droši vien, ka mums bērniem ir jāparāda kaut kādas alternatīvas, ko tad tu vari darīt šajā situācijā. Jā, tu vari vienkārši pamāt, tu vari aizsūtīt gaisa buču, tu vari iedot roku.
Un es domāju, ka šajās situācijās mums droši vien būs diezgan jārunā ar tiem pieaugušajiem, arī ar tiem opīšiem un tām omītēm. Un jāskaidro, ka tas nekas, kad tu ilgi te neesi bijis un es atvedis tās dāvanas, man tāpēc bērnam nav jāiet un tevi jāmīļo un jādod tās bučas, vai ne? Mēs aicinam pieaugušos ievērot šīs ķermeņa robežas, un bērnam nav jādara kaut kas, ko viņš negrib darīt. Un bērnam ir jāzina, ka mēs tāpēc viņu nekaunināsim, mēs nedusmosimies uz viņu, ja viņš šādās situācijās teiks nē. Un droši vien, ka mums pašiem ir jāpadomā, kā tad mēs savā ģimenē ievērojam šīs ķermeņa robežas, kā mēs ievērojam šīs robežas attiecībās ar citiem cilvēkiem, kā mēs tās demonstrējam bērniem, vai ne? Kā mēs atkal tās, ko bērni redz tajā ikdienā. Un no tā jau viņi mācīsies. Bērni jau mācās to dzīvi no mums. Un par piekrišanu runājot, piekrišana droši vien ir kaut kas tāds, kas mums visiem ir jāmācās. Gan tā piekrišanas došana vai nedošana, gan jautāšana. Un vai jūs jautājat kādreiz arī ģimenē saviem bērniem, vai es drīkstu tagad tevi samīļot? Man tik ļoti gribās tevi tagad samīļot, vai es drīkstu, vai ne? Protams, ka būs situācijas, ka bērni skries atplastām rokām pretī un nevajag arī pārspīlēt. Bet vai es pajautāju kādreiz? Un bērni to ļoti labi noķers un arī mācīsies no jums. Un tikpat svarīgi, kā mēs bērnam mācam ievērot tās savas robežas, ja, tikpat svarīgi ir ievērot arī otra cilvēka robežas. Mans ķermenis ir mans, viņa ķermenis ir viņa, vai ne? Un, ja kāds tev saka, stop, nedari man tā, pietiek, nē, tā tad tam cilvēkam kaut kas nepatīk, vai ne, ko es daru, un man ir jāpārstāj darīt. Jā. Tad te mēs nonākam pie nākamās svarīgās tēmas, pie teikšanas nē. Un kā jums ir ar teikšanu nē? Jūs paši varat pateikt nē? Par to arī vērts parunāt, vai ne? Un padomāt. Lūk, un mums bērniem ir jāmāc teikt nē. Mums ir jāskaidro situācijas, kurās tu drīkst teikt nē. Tu vari teikt nē gan pieaugušajiem, gan arī citiem bērniem. Kāds tev kaut ko atņem, pagrūž, dara pāri, mēs zinām, ķermenis pieder tev. Un ja kāds tev dara pāri, dara tā, kā tev nepatīk, tu drīkst teikt nē. Un šeit mēs varam brīnišķīgi arī izspēlēt ar bērniem spēles, nezinu, kaut kādas cīnīšanās vai kutināšanas spēles, kur tev kādā brīdī ir jāsaka stop un dažādos veidos, cik vien tu vari pateikt, saki kādreiz nē, kādreiz stop. Un tad, kad tu saki, tad ir jāpārtrauc, kādreiz izbeidz, kādreiz nedari man tā, vai ne? Un varbūt tu ar ķermeni var parādīt, paņemt to roku nost, aizgriezties projām. Izdomājiet, cik daudz dažādos veidos jūs varat pateikt nē. Un arī stāstīt bērniem, kādās situācijās tad šo te nē teikt. Un mēs redzam, ka ir bērni, kuriem tas ļoti viegli padodās savās nodarbībās, kuri uzreiz varēs stingrā noteiktā balsī pateikt, bet ir bērni, kuri kautrējās, un ar viņiem vairāk ir jāpastrādā, un vairāk viņiem jāstāst un jāpalīdz viņiem. Un tajā ikdienā parādīt tās situācijas, reku, te tu varēji teikt nē. Un to, ko mēs daram, kā mēs bērniem mācam, parādīšu jums arī. Tātad mēs sakam bērniem, ka tu vari skatīties tam cilvēkam acīs, tas izskatīsies daudz pārliecinošāk, tu vari izstiept roku priekšā, izvēlies savu noteikto stingro balsi bez jokiem, bez smiešanās un saki, stop, nedari man tā, man tas nepatīk. Jā, varbūt vienmēr tas nenostrādās, mums ir arī citi paņēmieni, ko darīt, bet tu sāc ar to. Un pamaniet tās situācijas, kur bērni tiešām to sāks pielietot un izmantot savā ikdienā. Un, protams, tad, kad mēs bērniem mācīsim par ķermeņa robežām un par teikšanu nē, viņi to sāks pielietot. Un viņi to var pielietot arī situācijās, kas varbūt mums var nepatikt un varbūt nav tieši tai situācijai domāt. Viņi var teikt, jā, mans ķermenis ir mans un es zobus nemazgāšu, vai ne? Stop, tas ir mans. Nē, mīļo draudziņ, tev tas ķermenis tieši tāpēc, ka tas ir tavs. Un tev ir jārūpējās par viņu, tāpēc tev tie zobi ir jāmazgā. Jā. Un mūsu ķermenī ir arī ļoti īpašas ķermeņa vietas. Un tās mums ir paslēptas zem peltkostīma vai zem apakšveļas. Vai jūsu ģimenē šīm īpašajām ķermeņa vietām ir nosaukumi? Un tas ir ļoti svarīgi. Padomājiet, ir vai nav? Un to, ko mēs redzam arī savā darbā, strādājot ar bērniem, ir, kad atnāk grupas vai klases, un mēs redzam, ka skolotāji, varbūt, ka viņiem ir bijuši jau džimbas drošības programma īstenota, vai vecāki mājās runājuši, var bez kautrēšanās nosaukt, un bez kautrēšanās un bez smiešanās arī pateikt, jā, kā tad šīs te ķermeņa vietas sauc. Bet ir bērni, kas slēpjās, kas spiež ausis ciet, kas saka, par to runāt nedrīkst. Un, jā, protams, ir saprotami, ka arī vecāki var justies kādos brīžos neērti, jo pašiem nav šādas te pieredzes, ka ar viņiem būtu runāts par šīm te ķermeņa daļām. Un, kā tad to izdarīt, kādiem vārdiem to izdarīt, kurā vecuma posmā par to runāt. Tā, ka var saprast. Bet
mums vajadzētu ar bērniem runāt jau no mazotnes, dot šīm ķermeņu vietām nosaukumus un atcerēties, ka tādajādi mēs radam tādu atvērtības gaisotni mājās, jo vairāk mēs par šīm lietām un agrākā vecumā runāsim, jo bērni dabīgāk jutīsies. Ja viņi jutīs, ka vecākiem ir kaut kādas tēmas, par ko negribās runāt, viņi izvairās no tām, negrib dzirdēt vai ir ļoti samulsuši, ko tad bērns šādā situācijā, ko viņš sapratīs, kāda ziņa viņam tiek nodot? Viņš sapratīs to, ka šīs ir tēmas, pie kā ar kādām es pie vecāka neeju, un es nerunāju par tām, jo viņš jūtās neērti tajā brīdī, vai negrib runāt. Tātad es padalīšos ar to, kā mēs savukārt centrā Dardedze ar bērniem runājam par šīm tēmām un kā mēs mācam arī aģentiem runāt par ķermeņa intīmajām vietiņām. Tātad, kas tad mums ir katram zem peltkastīma un zem apakšveļas ķermeņa daļas. Un bērniem ir jāmāk nosaukt šīs ķermeņa daļas, tāpat kā galva, kakls, rokas, kājas. Arī šīm daļām ir nosaukumi. Mēs aicinām bērnus padomāt, kā tad jūs savā ģimenē to saucat. Un aicinu arī jūs ar bērniem padomāt, cik kādos nosaukumos tad viņi ir dzirdējuši. Un tas, ko mēs visbiežāk dzirdam, mēs dzirdam, ka puisīšiem tiek saukti par krāniņu, pincīti, gailīti, oliņām ir, un dibens puišiem ir, meitenēm ir krūtiņas, pupiņi, un čuriņa, čožiņa, starpiņa, caurumiņš, un arī dibens ir. Un tad mēs bērniem mācam, šīs visas ķermeņa daļas mēs saucam par ķermeņa intīmajām vietām. Un ko tad tas intīms vārds nozīmē? Tas intīms vārds nozīmē to, ka tas ir kaut kas ļoti personīgs. Un tās ir ķermeņa vietas, ko mēs citiem tāpat vien nerādam, neļaujam skatīties, neļaujam filmēt un fotografēt. Tāpat arī mēs citiem cilvēkiem neskatāmies, nefilmējam, nefotografējam un arī neskaramies klāt. Un, protams, ka var būt situācijas, un tāpēc es teicu tāpat vien sākumā, ka var būt situācijas, kur mums kādreiz ir kādam jāparāda, vai ne? Kādreiz mamma palīdz nomazgāties, uzmacies kaut kāda pumpa, iekaisums, ir ērce iekodusi, jāiet ārstam parādīt. Jā, tā var būt. Un arī par to mēs ar bērniem runājam, bet var arī būt situācijas, kur mēs esam, kur ir citi arī pliki, kaili cilvēki. Piemēram, bērniem droši vien visbiežāk tas varētu būt, kur viņi sastopās, ejot uz baseinu. Kur, lai mēs ietu baseinā, ir jāpārģērbjās, mums ir jānoskalojās, jāvelk tad tas peltkostīms, un tur ir arī citi bērni vai pieaugušie, kuri ir bez drēbēm. Vai kādreiz jūrmalā kāds sauļojās arī bez drēbēm, vai pirtī ejot, vai ne? Un arī šeit, tad mēs bērniem mācam, ka tajā brīdī, var būt tādas situācijas, bet mēs cienam otru cilvēku ķermeni. Mēs neejam, lebelenžam, nepētam. Mēs cienam, ka otrs tajā brīdī, ir jūrmalā, ir baseinā, ir pirtī, un šajā brīdī viņš ir kails. Tā. Un kā tad ir? Ko tad darīt situācijā, ja kāds pieskaras šīm ķermeņa daļām? Vai ko tad darīt situācijā, ja kāds saka, pieskarās, kāds saka, tu nedrīksti nevienam par to stāstīt, ja tu kādam par to izstāstīsi, tad kaut kas slikts ar tevi atgadīsies. Vai ir neviens tev neticēs? Ko tad darīt? Tas, ko mēs mācam, atkal mēs mācam, tu zini, ka tavs ķermenis ir tavs. Mēs runājam ķermeņa intīmajām vietām, neviens tāpat skārties klāt nedrīkst. Tas ir kaut kas ļoti personīgs. Tātad tu saki nē, tu ej prom un tu izstāsti. Par neteikšanu mēs runājam, tu vari skriet prom, tu vari iet prom, un atkal mums jāpatur pakausītā doma, ka 90% gadījumu šie cilvēki ir bērnam pazīstami cilvēki. Tad bērniem ir jāzina, ka arī pazīstami cilvēki var nodarīt pāri, un nedrīkst neviens tev tāpat viens kārties klāt. Un izstāstu. Kas tad ir tie cilvēki, pie kā tu vari griezties, pārunājam ar bērniem? Kam es varu iet un stāstīt? Jā, mammai, tētim, omītei, opītim, kam skolā, kam bērndārzā, pie auklītes, pie skolotājas. Un skaidrs, ka te pretī jābūt atkal cilvēkiem, pieaugušajiem, tāpēc ir tas darbs ar pieaugušajiem, kuri ir gatavi uzklausīt bērnu. Tātad ļoti vienkārši 3 lietas, ko mēs bērniem varam mācīt. Saki nē, ej prom un izstāsti. Un te mēs nonākam pie sarunas par labiem un sliktiem noslēpumiem. Vai šāds noslēpums, ko kāds mums liek glabāt, kad viņš ir pieskāries mūsu ķermeņa intīmajām vietām, būtu labs vai slikts? Un kā tad atšķirt, kurš tad ir tas labais un kurš tad ir tas sliktais? Skaidrs, šis būtu slikts. Jā, bet kādi ir labi pieskārieni?
Mēs varam padomāt ar bērniem, ne pieskārieni, bet noslēpumi. Kādi tad ir labi noslēpumi? Un mēs varam padomāt ar bērniem kopā, kādi ir labi noslēpumi, ko es drīkstu glabāt pie sevis, kādi tie varētu būt. Jā, kad es taisu mammai apsveikuma kartiņu, vai ne? Vai es taisu kādam pārsteigumu ballīti, vai kāds man patīk, vai es rakstu savu slepeno dienas grāmatiņu. Es to visu varu glabāt pie sevis. Un es varu nevienam nestāstīt. Ja vēlos, varu izstāstīt, bet tie ir labi noslēpumi. Un par tiem domājot, man parasti ir laba sajūta. Bet ir arī slikti noslēpumi, par kuriem domājot un kurus glabājot, man nav laba sajūta. Jā, ja kāds ir nodarījis pāri manam ķermenim, kāds ir pieskāries man kādā veidā, kā man nav patīkami, tie būs slikti noslēpumi. Kāds man kaut ko ir atņēmis, piedraudējis, atņēmis skolā naudu un pateicis, ja tu kādam izstāstīs, tev dzīves nebūs. Ja? Par to domājot, man ir slikti sajūta. Mums ir jāiet un jāizstāsta. Tie ir sliktie noslēpumi. Tātad vienmēr izstāst sliktos noslēpumus. Un ir vēl viena lieta, par ko mums būtu jārunā. Teikšu caur piemēru. Pie mums, pie tevis ir atbraucis ciemos, piemēram, lielais brēlēns. Un saka, es tev kaut ko inčīgi parādīšu, bet tu nedrīkst nevienam par to stāstīt. Un viņš rāda savā telefonā vai, piemēram, planšetē vai datorā, rāda citus plikus cilvēkus, kas ir, vai tās ir filmas, vai tie ir video, vai multikācijas filmas, kur citi pieaugušie ir bez drēbēm, un redzams viņa ķermeņa intīmās vietas. Tātad arī šī ir tēma, par ko mums ar bērniem jau sākuma skolā ir jārunā. Tiklīdz viņiem ir pieeja, ir savas planšetes, ir savi datori, mums ir jārunā, ka jā, ir tādas bildes, ir tādi video, kur ir redzami pieaugušie citi pliki, bez drēbēm, kur ir redzamas viņa ķermeņa intīmās vietiņas, un šis saturs nav tev domāts, jo tas var nodarīt pāri tavām smadzenītēm. Tieši tāpat, kā tu saskaties šausmu filmas, un pēc tam esi sabijies, un nevari gulēt, un rādās murgi, un bailīja tumšā istabā, arī šis saturs nav domāts tev, tas var nodarīt pāri tavām smadzenītēm. Tik vienkārši par to mums ir jāpastāsta bērniem, un tas arī viss. Un par to, ka sliktie noslēpumi vienmēr ir jāizstāsta. Ko vēl mēs ar bērniem runājam? Mēs runājam, ka mūsu ķermenis ir ļoti gudrs patiesībā. Un tādās nedrošās situācijās tas kaut kā reaģē. Un katram tas notiek savādāk, vai ne? Un tās situācijas arī var būt, kuras skaidrs jau, ka tā ir tiešām ļoti nedroša situācija, izskrien niknas suns, bet kādreiz kāda situācija vai cilvēks rīkojās tā, ko es nevaru saprast, bet man ir jocīga sajūta iekšā, vai ne? Un tad ar bērniem varam pārunāt, kas tad notiek tajā mūsu ķermenī? Kā viņš signalizē mums? Un katram tas notiek savādāk. Man daudzās sirds, man svīst rokas, man svīst piere, man uzmetās zosādi, man sagriežās vēders, man vajag uz toleti, man paliek slikta dūša vai gribas raudāt. Jā, tas notiek katram savādāk. Un ja tas tā notiek, tad ķermenis signalizē, ka kaut kas nav kārtībā. Un atkal, tev ir jāiet un jāizstāsta. Un kas var būt šie cilvēki, kam mēs ejam un kam mēs izstāstam? Vai ne? Kas tad ir tie mani drošie cilvēki? Pastāstiet arī paši, kas ir tie jūsu drošie cilvēki, pie kā jūs vēršaties, ja kādreiz kaut kas ir noticis jums, pie kā jūs ietu, un padomājiet kopā ar bērniem, kas ir tie viņa cilvēki, pie kā viņš varētu iet. Un vēl domājot, kā tad uzsākt sarunu un par šīm te visām situācijām runāt, ka jūs varat arī spēlēt spēli ar bērniem. Ir tāda spēle, kad ko tu darītu, ja? Un tad ir dažādi jautājumi izdomāti. Viss kaut ko vienalga, es atrodu daudz naudas, ko tu darītu, ja tu atrastu daudz naudas, ko tu darītu, ja kāds tev kaut ko atņemtu skolā, ko tu darītu, ja kāds tev pieskārtos, piemēram, ķermeņa intīmajām vietiņām. Lūk, un atkal mums droši vien jānonāk pie šīs te formuliņas beigās ir, ka saku nē, eju prom un izstāstu. Un noslēgumā es gribētu aicināt jūs veidot ar saviem bērniem tādu emocionāli tuvas attiecības, lai bērni varētu būt tie, kas ies un jums izstāstīs, un jūs varētu būt sava bērna drošais cilvēks. Vēl es gribu padalīties, ka to, ko Džimba jau teica, kad vērtīgu informāciju jūs varat atrast Džimba LV mājaslapā sadaļā pieaugušiem, lai šo te sarunu turpinātu un domātu par drošību attiecībās. Un tāpat arī Centrs Dārdedze mājaslapā drošības bibliotekā ir tiešām ļoti daudz vērtīgas informācijas. Es aicinu jūs tur ieskatīties. Un, protams, aicinu arī apmeklēt ciemos pie Džimbas nodarbības. Tāpat mums vasarā ir arī vasaras skolas, kur tādas nometnītes dienas, kur tad šiem te pirmskolas, sākumskolas vecuma bērniem mēs rīkojam. Un, protams, izglītības iestādes aicinu
iesaistīties programmā, jo tā ir viena brīnišķīga, vērtīga un vajadzīga programma. Paldies!